2 dienas Latvijas sirdī Skrīveros Zinātnes institūtā notika Latvijas agronomu biedrības kongress, kas ir arī šīs biedrības kopsapulce. Kongress ir veltīts Latvijas agronomu biedrības 90 gadu jubilejai, un šī kongresa ietvaros atzīmējam arī mūsu ilgadējā prezidenta un goda prezidenta Jāņa Ausekļa piemiņu. Agronomu biedrības karogs gada laikā šeit ir 2. reizi. Un pirms šī vairāk kā gada, kad mēs pavadījām mūsu prezidentu šeit aizsaulē, mūsos bija 2 domas, ka ir jāatklāj vai jāizveido šāds piemineklis, kurā par zīmi šajos kapos būtu kur adusas, mūsu cienījamais agronoms. Un otra tāda mūsu apņēmība bija uzrakstīt grāmatu par Jāni Ausekli. Praktiski šobrīd mēs nodosim gan jūsu, gan viņa it kā vērtējumam to, kas māksliniekam šeit ir izdevies, tātad šis kapa piemineklis, šī piemiņas zīme. Grāmatu mēs varēsim turpināt redzēt institūtā, un tā kā šīs 2 mūsu agronomu biedrības valdes apņemšanās, es domāju, kad ir izpildītas. Jā. Šodien mums ir lieli svētki arī ar to, kad bez pieminekļa atvēršanas mēs atveram arī grāmatu par šo cienījamo, visiem mums mīļo, zinošo agronomu Jāni Ausekli. Un šī brīdī man gribās dot vārdu grāmatas lielākajai veidotājai, salicējai un organizētājai Agritai Pāvulei. Nu, kā jau Birute teica, grāmata ir tapusi. Un jāsaka, ka tik viegli, kā tap šī grāmata, nav man tapusi neviena, ko esmu taisījusi. Un tas laikam ir tāpēc, kad Auseklīts pats bija ļoti mierīgs, labestīgs. Un visi, kurus mēs aicinājam teikt kādu vārdu par Auseklīti, to arī izdarīja bez atgādināšanas. Un šī ir īstenībā ļoti kolektīva veidota grāmata. Kongress noritēja raiti, un šeit pateicoties Skrīveru institūta darbinieku pūlēm, kad bija radīti ļoti lieliski apstākļi šim kongresam, arī tika pieņemta rezolūcija, tika izteikti ļoti konstruktīvi priekšlikumi, kuri tālāk virzāmi mūsu zemkopības ministrijai, arī valdībai, kāds ir mūsu agronomu vērtējums par patreizējo situāciju lauksaimniecībā, par to, kas būtu mūsuprāt darāms, veicams, lai uzlabotu to, kāda situācija ir šobrīd, lai mūsu zemnieks varētu savā zemē tiešām brīvi ražot,
un arī zināt, kur ražoto produkciju likt. Mums ir liels prieks un gandarījums Skrīveros uzņemt agronomu biedrības kongresā, jo es domāju, ka tā vieta Skrīveri nav izvēlēta nejauši, jo man liekas, ka visas zinātniskās iestādes, lauksaimniecības zinātniskās iestādes ir sakoncentrējuši vislielāko agronomu skaitu vienu vietu. Un tas ir liels prieks, ka šoreiz mums krīt izvēle uz Skrīveriem. Šodien mēs atrodamies te pie mūsu griķa šķirnes Aiva, ar ko lepojamies, kas ir pieprasīta un vienīgā šķirnīte mūsu Latvijā.